Sanāca braukt ar vilcienu pagājušajā nedēļā diezgan daudz un novērot dažādas situācijas sabiedriskajā transportā. Un ko es pamanīju, varbūt ko es nepamanu ikdienā, esot mājās strādājot tiešsaistē, cik ļoti daudz ir nervozi aizkaitināmi cilvēki. Liekas, ka par visādiem pilnīgākajiem sīkumiem var otram uzbrukt, otru apvainot. Es domāju, uzbrukt nevis fiziski, bet emocionāli. Un es saprotu, ka šī ir diezgan liela problēma mūsdienu sabiedrībā, kad nespēj cilvēki savaldīt savas emocijas. Tā tad nav kaut kas kārtībā ar nervu sistēmu, šī uzbudināmība, un daudziem arī zinu, kad ir slikts miegs, slikti izguļās cilvēki, tas gan ne no novērojumiem vilcienā, bet vispār no saviem tuvākiem cilvēkiem, ko es redzu un dzirdu. Un man liekas, trakākais, kas varētu būt, kad cilvēki sāktu ķerties klāt kaut kādiem antidepresantiem, neizmēģinot pirms tam vēl dabas augu kaut kādus iedarbības. To pašu piparmētru tēju dzert varbūt regulāri vakaros, vai baldriānu, nezinu, kaut ko tādu. Bet ko es gribu piedāvāt, kāds ir foršs risinājums, ko es arī pati esmu iegādājusies sev. Jo dzīve visiem mēdz būt diezgan emocionāla, un lai varētu izgulēties, patiešām šos te nomierinošos augu ekstraktus ir vērts droši vien izskatīt. Un šobrīd runa ir tieši par baldriāni un melisu, baldriāni un melisas ekstrakti. Kāpēc? Ar ko šie ir labāki nekā varbūt aptiekā nopērkamie līdzīgi preparāti? Tāpēc, ka baldriānis tiek iegūts ar zemu temperatūru tehnoloģiju, un tas nozīmē, ka maksimāli daudz šīs bioloģiski aktīvās vielas tiek saglabātas 2 līdz 7 reizes vairāk nekā klasiskajā medicīnā, kad gatavo šos te augu ekstraktu izvilkumus. Un klāt baldriānim ir arī melisa un oregano, tad, kas arī noņem kaut kādas spazmas. Tātad, ja mēs esam sanervozējušies, slikts garas stāvoklis, nevaram atslāpināties pēc kaut kāda, darba, vēl pēc kaut kā, tad viena, šādas te kapsuliņas, 1-2 kapsulas dienā, un ja tiešām ir grūti iemigt, tad pirms miega 2 kapsulas, 2 stundas pirms došanās gulēt izdzert, lai mierīgs miegs. Tā kā es tiešām iesaku savu nervu sistēmu sākt sakārtot ar dabas vielām, ar tādām, kas nekādi nevar kaitēt cilvēku organismam, ja vien kādam nav īpašās alerģijas pret augiem, to jau tad katrs pats cilvēks zina. Bet kas man patīk Sebirien Wellness šajā te botānikas sērijā, ka viņiem ir tieši ļoti daudz dažādu preparātu, kas ir no augu ekstraktiem. Nevis ķīmiskie ražotie vitamīni, bet augu ekstrakti. Bet šoreiz tieši par nervu sistēmu stāsts.